Sakiet, ko jūs darītu, ja nejauši savā mājā atrastu kādu paciņu, kurā iekšā būtu kādi 150,000 lapu? Būtu jauki, vai ne? Bet tagad mazliet mainīsim situāciju. Ko jūs darītu, ja jūs šo naudiņu atrastu savā automašīnā un jūs būtu taksometra šofers? Trešdien es lasīju par kādu notikumu Lasvegasā, kur taksometra šoferis savas automašīnas aizmugurējā sēdeklī atrada somu, kurā bija $300,000. Kā mēs rīkotos šajā situācijā? Taksometra vadītājs Gerardo Gamboa bija aizvedis pasažieri. Pasažieris viņam bija samaksājis par ceļu, izkāpis ārā. Viņš atgriezās kazino viesnīcā, un šīs viesnīcas apkalpotājs pirms mašīnā ielaid nākamo pasažieri, atvēr durvis, un tad informēja vadītāju, ka viņam tur aizmugures sēdeklī ir soma aizmirsta. Šofers izkāpa ārā, atvēr somu un sev pa brīnumu tur atklāja 6 glītas paciņas ar $100 banknotēm. Naudu mašīnā bija aizmirsis kāds profesionāls pokera spēlētājs. Gerardo aizbrauca uz savu firmu, šo taksometra firmu, un atdeva šo somu firmai, kur aizmāšīgais braucējs to jau meklēja. Kā pateicību par šofera godīgumu, taksometra firma izsniedza viņam izrakstīja čeku par $1,000, nosauca viņu par gada labāko šoferi un uzsauca restorānu 2 personām. Un kā informē masmēdija, šīs naudas īpašnieks gan vēl nesot nekādā veidā izteicis pateicību šim cilvēkam par to, ka viņš atgriezis šo naudu. Es darīju pareizi, jā, teica Gerardo. Šo pilsētu sauc par grēku pilsētu, bet tā nav, šī ir eņģeļu pilsēta. Acīm redzot, viss ir atkarīgs no tā, kā mēs raugāmies uz šo dzīvi, uz vietu, ko mēs dzīvojam un kā mēs rīkojamies. Vai šis nav skaists stāsts par godīgu cilvēku? Un mēs visi droši vien vēlētos, lai šādu cilvēku mums būtu vairāk dzīvē visapkārt, vai ne? Diemžēl dzīvē bieži vien ir citādāk. Un šeit ir jautājums, kas ir mūsu vērtības? Kādas ir mūsu vērtības? Vai tās ir stabilas un vai nejaušs pavērsiens dzīvē nevar tās sašķobīt? Kā ticība ietekmē mūsu vērtības? Tas būs arī mūsu šīs dienas pārdomu temats. Mateja evaņģēlija 12. nodaļa iesākas ar konfliktu starp Jēzu un farizejiem, kur aizrāda, ka Jēzus mācekļi sabatā plūc vārpas, ko darīt nesot brīvi. Un šī epizode beidzas ar Jēzus paziņojumu. Es jums saku, šeit ir kas lielāks par templi. Ja jūs saprast, ko tas nozīmē, gribu žēlsirdību ne upuri, jūs nenosodītu nevainīgos, jo cilvēku dēls ir kungs par sabatu. Diemžēl ar to šis konflikts nebeidzas. Sākot no 9. panta mēs lasām par šī konflikta eskalāciju. Iedams prom no turienes, Jēzus iegāja viņu sinagogā. Un redzi, tur bija kāds cilvēks, kam bija paralizēta roka. Un lūk, šeit, stāstīdam šo pašu stāstu, piemin, ka tā bija labā roka. Tātad šis cilvēks nevarēja darīt tos darbus, ko parasti cilvēks dara. Būtībā viņš varētu būt invalīds. Tie viņam jautāja, vai drīkst dziedināt sabatā, lai pēc tam varētu viņu apsūdzēt. Bet viņš tiem sacīja, kurš no jūsu vidus, kam sabatā
nāves būtu iekritusi bedrē, to nesatvertu un neizvilktu ārā. Cilvēks ir daudz vērtīgāks par abi, tādēļ ir atļauts sabatā labu darīt. Tad Jēzus tam cilvēkam sacīja, izstiep savu roku. Un viņš roku izstiepa un tā kļuva vesela, tāda pati kā otra. Farizēji izgājuši laukā, tūlīt sāk apspriesties, kā viņu nodot nāvē. Matejs raksta, ka Jēzus iegāja viņu sinagogā. Raugoties tieši šajā evaņģēlija kontekstā, Jēzus iegāja tagad farizēju teritorijā. Tā bija vieta, kur valdīja farizēju nosacījumi un farizēju izpratne par to, kāda ir patiesa dievkalpošana. Jau nodaļas sākumā mēs varam lasīt par farizēju opozīciju Jēzum. Un tagad viņi izmanto šo izdevību, lai pārtrauktu Kristus kalpošanu. Raugoties savukārt no vēsturiskā kontekstā, norāde uz viņu sinagogu, varbūt var liecināt par to, ka tajā laikā, kad Matejs rakstīja šo evaņģēliju, kristīgā draudze jau bija nošķirta no sinagogas. Un tā farizēji publiski uzdod Jēzum jautājumu, vai drīkst dziedināt sabatā. Acīm redzot, viņi bija pārliecināti, ka Jēzus to var izdarīt, ja reiz viņi tā jautā. Kādā veidā? Tas, protams, ir cits jautājums. Ļoti iespējams, ka viņi uzskatīja, kā ar Belcebula palīdzību, tātad ar ļauno garu virsnieku palīdzību Kristus to darīs. Par to lasam šīs pašas nodaļas 24. pantā. Interesanti, ka Marka un Lukas evaņģēlijā, kur arī ir aprakstīts šis pats notikums, tas ir aprakstīts mazliet atšķirīgi. Tur Jēzus pirmais izrāda iniciatīvu un izsauc draudzes vidū cilvēku ar paralizēto roku. Un viņš pirmais uzdod jautājumu visiem sinagogā klātesošiem. Vai ir atļauts sabatā darīt labu vai ļaunu, dzīvību glābt vai nomaitāt? Bet tie cieta klusu. Un viņš tos visapkārt dusmās uzlūkojas un par viņu cietsirdību noskumis. Tam cilvēkam sacīja, izstiep savu roku. Un tas roku izstiepa un tā kļuva vesela. Atšķirībā no Marka un Lukas evaņģēlijā, Mateja evaņģēlijā uzmanības centrā nav apkārtējo ļaužu cietsirdība, bet farizēju nodoms apturēt Jēzus kalpošanu. Un tāpēc šeit iniciatīvu izrāda farizēji. Un šobrīd mēs droši vien katrs jātājam, bet kā tad īstenībā bija? Viena raksta, ka Kristus uzdeva šo jautājumu, viņš izsauc to cilvēku draudzes vidū. Otra raksta, kad tie bija farizēji. Kā tad bija? Iespējams, ka taisnība kaut kur ir abiem. Iespējams, ka jautājumu, vai drīkst dziedināt sabatā, uzdeva farizēji. Un iespējams, ka pret jautājumu, vai sabatā atļauts darīt labu vai ļaunu, dzīvību glābt vai nonāvēt, uzdeva Jēzus. Mēs nezinām, kā bija. Mēs zinām tikai to, ka evaņģēlija autori izmantoja zināmu redakcionālo brīvību, lai ar vēsturisko materiālu, kas viņam bija, sniegtu kādu konkrētu vēsti. Un katrā evaņģēlijā šī vēsts ir mazliet atšķirīga. Farizēji izmanto tātad šo vīru ar paralizēto roku, lai ievilktu Jēzu teoloģiskā strīdā, disputā un varētu viņu apsūdzēt. Jo saskaņā ar viņu likumiem sabatā nedrīkst strādāt. Ja vien tas nav saistīts ar dzīvības glābšanu. Un šis noteikti, kā mēs zinām, nebija akūts gadījums. Cilvēkam paralizēta roka. Kas mainīsies, ja Jēzus šo roku dziedinās rīt, parīt vai aizparīt? Tātad tas ir ideāls gadījums Jēzus diskreditācijai. Ja viņš atbildēs apstiprinoši, ka sabatā drīkst dziedināt, viņi varēs uzreiz apsūdzēt bauslības pārkāpšanā. Viņi tikai piemirsa, ka dziedināšanu rabīni diskusijās saprata kā ģimenes locekļu vai profesionālu ārstu
bija arī citas tradīcijas, un šeit varētu īpaši pieminēt Kumranas sektu, kura saviem dalībniekiem sabatā stingri aizliedza izvilkt no bedres vai akā iekrituši dzīvnieku un pat cilvēku. Bet pārsvarā rabīnu likumi nebija tik kategoriski. Es nesen lasīju ASV senatora Joe Liebermana grāmatu par sabata ievērošanu jūdu sabiedrībā mūsdienās. Un mani pārsteidza viņa pieminētais skaidrojums, kāpēc drīkst pārkāpt sabatu, lai glābtu cilvēku dzīvību. Un lūk, viņš raksta, pārkāp sabatu viņa dēļ, glābjot viņa dzīvību, lai viņš varētu dzīvot un ievērot vēl daudzus sabatus. Tātad mērķis, lai glābtu cilvēku, ir, lai šis izglābtais cilvēks varētu priecāties par Dieva dāvāto dusas un sadraudzības dienu. Viņš piemin vēl kādu rabīnu skaidrojumu par bauslību 3. Mūzes grāmatas 18. nodaļas 5. pantā, kuri teica, turiet manus likumus un manas tiesas. Tas cilvēkam jādara un pēc tiem jādzīvo. Es esmu kungs. Šeit mēs uzzinām, ka no mums sagaida dzīvot pēc tiem, tas ir pēc Dieva baušļiem, nevis mirt pēc tiem. Tāpēc mēs pārkāpjam sabatu, lai glābtu dzīvību. Reliģija ir par to, kā mēs dzīvojam un padarām dzīvi labāku. Citādi beigas. Šis rabīns ir sapratis, ka augstākais bauslis ir mīlestības bauslis, kam seko dzīvības bauslis. Bet tad, kad atgriezīsimies atpakaļ pie Jēzus un farizējiem. Vai jūs sakiet, kā jūs domājat, vai farizēji toreiz ieraudzīja šo cilvēku ar paralizēto roku pirmoreiz mūžā? Ņemot vērā to, ka šī vieta nebija Jeruzaleme, ja mēs lasām tur no 11. nodaļas sākuma, mēs apmēram gūstam priekšstatu par kontekstu, par to vietu, kur tas notiek. Jēzus tur piemin Galilejas pilsētiņas. Tātad iespējams, ka tā ir Galileja, varbūt Kapernauma. Un tā kā cilvēki to laiku neceļoja pārāk tālu no mājām, vidēji mūžā cilvēks noceļoja ne tālāk pa 40 kilometriem. Un ja mēs vēl rēķinām, ka šis cilvēks konkrēti bija invalīds, tad diezin vai. Iespējams, ka viņi jau neskaitāmas reizes bija redzējuši šo cilvēku darbdienās, bija gājuši viņam garām. Un acīm redzot, nereizi viņam nebija ienācis prātā šo cilvēku dziedināt. Palīdzēt viņam. Bet šoreiz šī vīra situācija noderēja viņa mērķiem, un viņi pēkšņi ieraudzīja viņu. Un šeit ir padomāt arī, kāda ir mūsu motīvi, cik mēs vienmēr rīkojamies tīri. Vai arī mēs reizēm neizmantojam kādas situācijas, lai manipulētu ar cilvēkiem, lai panāktu sev vēlamos rezultātus. Tā kā vīra situācija nebija akūta, Jēzus viegli varēja atrast, kā mēs šodien teiktu, zelta vidusceļu, lai visi būtu priecīgi. Viņš varēja pateikt šim slimajam cilvēkam, pagaidi vēl dažas stundas, saulīte norieties, sabats beigsies, un es tevi dziedināšu. Šis vīrs būtu priecīgs, viņš droši vien slavētu Dievu par to, ka viņš tiks dziedināts, un arī farizēji būtu priecīgi. Jo šis vīrs lūk ievēro sabatu tā, kā viņi uzskata par pareizu. Bija tikai viena problēma. To darot, Jēzus piekristu farizēju bauslības skaidrojumam. Kā rīkoties šādā situācijā? Jēzus novirzīja sarunu no teorētiskas diskusijas par sabata likumu ievērošanu uz personīgu jautājumu katram klātesošajam. Kurš no jūsu vidus, kam sabatā avs būtu iekritusi bedrē, to nesatvērtu un neizvilktu ārā? Ja kādam no sinagogā klātesošajiem būtu tikai viena aitiņa, vai viņš sabatā
ieraudzījis, ka šī aita iekrīt bedrē, vai viņš vēl domātu, kas tā ir par dienu, ja viņš glābtu šo savu vienīgo avi? Iespējams, ka Jēzus līdzīgi par vīru ar vienu avi klātesošiem atsauc atmiņā kādu citu notikumu Bībelē, kas aprakstīts 2. Samuēla grāmatas 12. nodaļā 1.4. pantos, kur pravietis Nātāns iet pie Dāvida un stāsta viņam līdzību par vīru, kam bija viena avs, lai pārliecinātu Dāvidu par grēku, ko viņš bija darījis ar Batšebu. Var teikt, ka šajā situācijā farizēji cenšas ievilināt Jēzu cilpā, bet viņa netieši atsauce uz Nātāna līdzību, netieši norāda par Jēzus izpratni, par farizēju plāniem, nolūkiem, un viņa plānu pagriezt šo farizēju intrigu pret viņiem pašiem, kā tas bija Dāvida gadījumā. Šajā līdzībā Jēzus izmanto klasisko rabīnu argumentāciju no mazākā uz lielāko. Ja mazākais ir patiesība, cik daudz vairāk lielākais? Ja avs ir tik vērtīgi, lai to glābtu sabata dienā, cik vēl vairāk cilvēks, kurš ir radīts pēc Dieva līdzības? Cilvēks tātad ir daudz vērtīgāks par avi, tādēļ ir atļauts sabatā labu darīt. Ar šo domu gājienu un secinājumu Jēzus izvairās no jautājuma par dziedināšanas neatliekamību, kas citādāk būtu bijis uzmanības centrā. Atklājas klātesošiem, ka visa pamatā, jeb visa centrā ir žēlastība. Jēzus pat nedod vairs saviem oponentiem iespēju atbildēt kaut ko. Viņš pavēl vīram izstiept roku, un tāpat mirklī roka ir dziedināta. Tikpat vesela kā otra roka. Ar šo brīnumu Jēzus atklāja, ka Dievs ir viņa pusē. Neviens neko nav spējis izdarīt savā spēkā. Šis vīrs taču nedzīvo pirmo dienu. Viņš nodzīvoja zināmu mūža daļu, un visu šo laiku viņš pats nav varējis šo roku pakustināt. Jēzus pat nav pieskāries šai rokai, lai to kaut kādā veidā varētu klasificēt par darbu. Viņš ir tikai pateicis pāris vārdus un līdz vīram izstiept roku. Mēs nezinām neko par šī vīra reakciju. Matejs to nepiemina, jo tas ir viņam mazsvarīgi. Jo šajā brīdī normālos apstākļos sāktos sprēga diskusija par notikušo. Bet tālāk notiekošais atklāja, cik dziļa plaisa ir starp Jēzus radikālo pieeju jautājumā par paklausību Dievam un varas pārstāvju likumos balstīto reliģiju. Jēzus ir atjaunojis cilvēka veselību. Dziedinātiem cilvēkam tas paliks atmiņā kā viskaistākais sabats viņa mūžā. Bet šeit pirmo reizi Mateja evaņģēlijā mēs lasām par farizēju plāniem nokaut Jēzu. Šeit atklājas šī nedziedināmā plaisa starp Jēzu un farizējiem. Mēs droši vien visi nosodām farizējus. Viņi bija nežēlīgi. Marka evaņģēlijā ir teikts, ka Jēzus uzlūkoja visus klātesošos ar dusmām un nostūma ar viņu cietsirdību. Ir lietas, kas sadusmo Dievu. Un tas nav atteikšanās skrupulozi ievērot bauslību, bet vienaldzību pret citu cilvēku vajadzībām. Un cik bieži mums dzīvē iznāk pieņemt lēmumus, ko darīt vai ko nedarīt sabatā. Vai mūsu rīcību noteiks žēlsirdību pret otru cilvēku vai paklausību Dieva likumiem, tā kā es to saprotu. Parasti virsroku ņem otrais, jo mums ir mācīts, ka vissvarīgākais taču ir kas? Paklausīt Dievam. Tomēr pat vecās derības laikā bija lietas, kas bija svarīgākas par upuri.
Citiem vārdiem sakot, ticības pamatā ir mīlestība uz Dievu un tuvāko, dzīvība un pēc tam reliģijas ceremoniālās prasības. Žēlastība vienmēr ņem virsroku pār rituāliem. Un tāpēc jautāsim sev, vai mana izpratne par prioritātiem un Dieva likumiem sakrīt ar Kristus izpratni. Nesen pie mums viesojās Transeiropas nodaļas vadītājs Bertels Viklanders, un uzrunājot sanāksmes dalībniekus, viņš pieminēja Jēzus atbildes pareizai jautājumu, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā. Atšķirībā no latīņu alfabēta, kuru burti, kā mēs sakām, stāv uz pamatlīnijas virsū. Ja? Tātad mēs līniju velkam apakšā zem burtiem, ja? Un burtis rakstam uz līnijas. Ebreju valodā ir otrādāk. Burti karājas zem līnijas. Ja? Un viņus raksta tātad no labās puses uz kreiso un zem līnijas. Un līnija, tātad mēs varētu teikt tā kā veļa karājas pie veļas šņores. Ja? Tā šie burti karājas zem. Un interesanti, ka jaunās derības grieķu tekstā Jēzus atbilde farizejiem skan burtiski šādi. Mīli kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs tam līdzīgs ir. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Pie šiem diviem baušļiem karājas visa bauslība un praviešu mācība. Burtiski mēs tulkojam. Pie šiem diviem baušļiem karājas visa bauslība un praviešu mācība. Tātad, kā pieknaģot pie šiem diviem baušļiem visi pārējie baušļi. Līdz ar to Jēzus rīcība nebija pretrunā bauslības garam, bet cenšoties izpildīt bauslību burtiski un tad vēl uzceļot šai bauslībai apkārt aizsarg mūri ar papildu likumiem, lai cilvēks no nekādīgi nepārkāptu Dieva baušļus. Pretrunā ar Dieva bauslības garu nonāca kas? Paši farizēji. Pie šiem diviem baušļiem karājas visa bauslības un praviešu mācība. Vai mūsu rīcību šodien nosaka šāda Dieva likuma izpratne? Dievs nāk pie manis, viņš ienāk manis paša celtajā sinagogā, ja mēs šodien teiktu baznīcā, kur es kalpoju Dievam saskaņā ar savu izpratni. Kas manā dievkalpošanā ieņem augstāko prioritāti? Skrupuloza likuma ievērošana vai kalpošana Dievam un it cilvēku vajadzībām? Ir sevišķi atceroties Jēzus vārdus, ka kalpojot vismazākajām, mēs kalpojam viņam. Es saprotu, ka nevienmēr dievkalpošana ir pretnostatījums kalpošanai citiem cilvēkiem, vai ka viens izslēdz otru, bet reizēm mums ir jāizšķiras starp šiem diviem, kas ieņem prioritāti. Vai nav tā, ka reizēm mēs izvēlamies kalpot Dievam, atstājot otra cilvēka vajadzības novārtā un domājam, ka esam rīkojušies pareizi, jo mēs taču izvēlējāmies kalpot Dievam. Un tomēr, vai reizēm mēs esam vairāk garīgi paralizēti nekā iepriekš minētais vīrs ar paralizēto roku? Divas ilustrācijas. Pirms dažiem gadiem es ar kolēģi braucām, apmeklējām kādu draudzi un atpakaļ ceļā paņēmām līdz vēl kāds draudzes locekli. Par ceļā mēs runājām par šo un to, līdz saruna ievirzījās par draudzes jauniešiem. Ak, cik šie jaunieši ir pasaulīgi, cik briesmīga mūzika ir jauniešu dievkalpojumos, cik seklas svētrums ir. Ziniet, saruna tā mazliet noplaka pēc tā visa. Mēs tuvojamies gala mērķim, mans kolēģis jautāja šim cilvēkam, nu kur tad viņa vest? Un šis cilvēks norāda adresi, viņš saka, ka viņš dodas uz jauniešu dievkalpojumu. Un
moci sevi. Ja jau jauniešiem viss ir tik slikts, vai mums trūkst draugu Latvijā, kuri skaisti jauki dievkalpojumi? Kāpēc tev apzināti jāiet tur, kur tu pats saki, ka ir tik slikti? Lai pēc tam gaustos un žēlotos citiem par to. Protams, tādi nav visi cilvēki. Un jāsaka tā, tas bija varbūt vienīgais cilvēks, kur es satiku, bet man pārsteidza šī cilvēka domāšanas veids un kā viņš rīkojas. Nesen mūsu draudzēs notika mācītāju, kā mēs sakam, rotācija, iet maiņi, ja pārcēl uz citām draudzēm. Kāds mans kolēģis ar skumju pilnu balsi man teica, ka viņa jaunajā draudzē pie viņa pienāca kāds brālis un skatoties viņam tieši acīs sāk klusi un nopietni teica, es tevi vērošu. Tāpat kā šodien arī tolaik ir cilvēki, kas devās uz dievkalpojumiem nevis ar prieku sirdī, lai slavētu Dievu, vai lai lūgtu Dievam palīdzību dzīves grūtā situācijā, bet lai uzmanīgi vērotu kādu. Lai varētu atrast iemeslu apsūdzībai. Vai kāds ir dievkalpojuma mērķis? Tiesāt citus. Šķiet, ka Jēzus piedāvāja pilnīgi pretēju, diametrāli pretēju attieksmi. Atcerēsimies Jēzus vārdus. Mīli kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Un mīli savu tuvāku kā sevi paši. Pie šiem diviem baušļiem karājas visa bauslība un praviešu mācība. Un Bībelē neskaitāmas norādes šai virzienā. Un es atļaušos šeit citēt tikai fragmentiņus, 7 fragmentiņus. Es dodu jums jaunu bausli, mīliet citu. Jāņa 13.34. Mans bauslis ir mīliet citu. Es jums pavēlu, mīliet citu. Nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā vien savstarpēju mīlestību, jo kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Ziniet, reizēm cilvēki grib būt, kā mēs sakām, perfekti, pilnīgi. Un viņi sāk ļoti skrupulozi ievērot likumu visīkākās niansības. Bet ko Bībele saka? Ja tu gribi būt pilnīgs, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Bet, kā saka, šiem cilvēkam sāc runāt par mīlestību, viņam ātri interese zūd par to kaut kāds. Par vissvarīgāko. Tad, ja tu mīli, es piepildīju bauslību. Nav nepieciešams jums rakstīt par brāļu mīlestību, jo jūs paši esat Dievu mācīti mīlēt citam citu. Šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam citu. Mīļotie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Var minēt vēl daudz rakstvietas, kuras visas aicina uz savstarpēju mīlestību. Un sakiet, vai tāda bija farizeja reakcija? Rīcība. Vai pēc Jēzus veiktās dziedināšanas šie cilvēki steidzās ārā no sinagogas, lai aizskriet uz mājām, sameklēt vēl tos cilvēkus, kuri nav bijuši tā rīta dievkalpojumā un aicinātu viņus uz dievkalpojumu, lai kopā varētu priecāties, ka beidzot lūk šis cilvēks, kuram bija paralizēta roka, viņš tagad ir dziedināts. Priecāsimies, līksmosimies. Atcerieties, kāds kaut ko teica par to. Ja notiek, ka brīnišķīgs cilvēks sasauc visus kaimiņus, radz draugus, lai kopā priecātos. Šie cilvēki tādi nebija. Ko viņi redzēja? Viņi redzēja tikai un vienīgi savu sakāvi. Un šī sakāve bija tik pamatīga un tik publiska, ka viņi nespēja tur vairs ilgāk izturēt. Un viņi iziet ārā. Viņu sinagoga tagad ir kļuvusi par Jēzus sinagogu. Un viņi vairs tur nespēja būt. Viņi izlika cilpu Jēzum, bet būtībā paši tajā iekļūt.
Viņi lūdza brīnumu no Jēzus, lai varētu viņu apsūdzēt. Un kad šis brīnums notika, viņa izmisumā vēlējās viņu nogalināt. Viņi bija tāda ļaunuma pilni, ka viņi būtu izdarījuši turpat uz vietas, ja viņiem pašiem par to nekas nedraudētu. Un te atklājas Jēzus jautājumam Marka evanģēlijā 3. nodaļas 4. pantā dziļākā mūžība. Vai ir atļauts sabatā labu darīt vai ļaunu, dzīvību glābt vai nonāvēt? Ja sākumā viņi nespēja atbildēt uz šo jautājumu, tad beigās mēs atklājam iemeslu. Kamēr Jēzus domā, kā labu darīt, viņa sirds ir ļauna nodomu pilnas. Viņi jau nāk uz dievkalpojumu ar slepkavības nodomiem sirdī. Kā viņi nonāca tik tālu? Iespējams, ka maz pamazām. Kad cilvēks zaudē dzīves, personīgas attiecības ar Dievu, viņš šo attiecību trūkumu aizstāja ar tādu skrupulozu religiozitāti, kas visiem cilvēkiem it kā apliecina, ar mani viss ir kārtībā. Redziet, cik es uzmanīgi ievēroju Dieva baušļus. Redziet, cik reizes dienā es lūdzu. Redziet, cik dievbīgi godīgi es izturos pret svētām lietām. Parasti tieši personīgo attiecību trūkums ar Dievu noved pie ceremoniālisma. Un redziet, svarīgi ir nevis tik daudz, cik reizes dienā mēs lūdzam, bet kādā garā mēs lūdzam. Jo ja mums sirdī ir slepkavnieciskas domas, tad arī 20 lūkšanas to neko nemainīs. Un tad uz dievkalpojumu ierodas Jēzus un atļaujas darīt to, ko šie reliģiozie ļaudis aizliedz, lai atklātu savu dievbību. Un Jēzus spriedums ir tik skaidrs un tik loģisks, ka neviens pat neuzdrošinās to apstrīdēt. Cilvēks ir daudz svarīgāks par avi. Tāpēc sabatā var labu darīt. Un vienā mirklī visas viņu gadiem ilgi celtās dievbības dekorācijas sabrūk. Un tas izraisa dusmu eksploziju. Farizēji atstāja dievkalpojumu, lai apspriestu slepkavības plānu. Un tad pēkšņi atklājas vēl viena patiesība. Kaut arī 15. pants šeit ir ārpus mūsu šīs dienas rakstvietas, to ir izlasīt. Jēzus to zinādams izgāja no turienes, un viņam sekoja liels ļaužu pūlis, un viņš tos visus ciedināja. Izrādās, ka kolīdz farizēji bija prom, pārējie klātesošie vairs neuztraucās par farizēju noteikto skrupulozo sabata ievērošanu un izmantoja šo situāciju, lai gūtu dziedināšanu. Sabats iegūst pilnīgi jaunu nozīmi daudz cilvēku dzīvē. Es lasīju par kādu notikumu Dienvidu pilsētā. Tur kādā karstā augusta dienā vecmāmiņa ar savu meitu auto stāvlaukumā bija automašīnā nejauši ieslēgusi savu 10 mēnešus veco mazmeitiņu. Un kamēr panikā māte un vecmāmiņa skraidīja ap šo mašīnu, kaimiņiene ar drēbju pakaramo mēģināja kaut kādā veidā mūķēt vaļā durvis. Protams, tas neizdevās. Bērns mašīnā kliedza, cik balss spēja. Pēc kāda laika sēņa palika jau lilā, un no šī uztraukuma, no lielā karstuma, kas bija mašīnas salonā, mutes skatiņos parādījās jau baltas putas. Un tajā brīdī notikumā vietā ieradās kravas mašīnas šoferis Freds Ariola. Un tajā brīdī situācija kļuva par dzīvības un nāves jautājumu. Viņš paņēma no savas smagās mašīnas āmuru un izsita automašīnas aizmugurējo stiklu, lai atbrīvotu bērnu. Vai viņu apsveic kā varoni? Nebūtu, nē. Kā es lasu, tas pilsētiņas laikrakstā
tur ir teikts, kad kundze bija pārskaitusies uz mani kā traka, jo es biju izsitis mašīnai logu. Es tikai domāju, kas ir svarīgāks, bērns vai mašīnas stikls. Kas ir mūsu vērtības? Vai godīgums un mīlestības cilvēkiem ir mūsu augstākās vērtības? Vai tās ir stabilas un nejauši pavērsienu dzīvē tās nevar sašķobīt, kā, piemēram, kāds naudas atradums vai mašīnā ieslēgts bērns? Vai ir kādi cilvēki sabiedrībā, draudzē vai ģimenē, kas nosaka mums, kā mums rīkoties, kas uzspiež savu gribu, kā mums rīkoties? Kā ticība ietekmē mūsu dzīves prioritātes? Pārdomāsim par šiem jautājumiem un par mūsu aicinājumu būt mīlošiem Dieva bērniem, un lai nekas nekavē mums paust patiesu mīlestību vienam pret otru. Un lūksim, lai Dievs atraisa visas saites, kas reizē mūs attur, atstarot patiesu Kristus mīlestību. Jo Dieva acīs katrs cilvēks ir bez gala dārgs. Āmen.